Trešdienas vakarā gribu te ienākt un atbildēt uz Zaigas jautājumu. Zaiga ir viena no Evelīnas virtuālās skolas jaunumu vēstules saņēmējām. Un viņa man atrakstīja šādu jautājumu. Kā es varētu palīdzēt 3. klases skolniekam ieinteresēt viņu uz lasīšanu? Bērns lasa, bet neiet tik labi, kā gribētos. Un līdz ar to latviešu valodā ir grūtības. Un ko es ieteiktu? Un tad es izdomāju, es arī Zaigai aizrakstīju, un es izdomāju, hei, bet es varētu ienākt arī Instagram tiešraidē, jo iespējams, ka arī tev šis jautājums ir aktuāls, kā savu skolas vecuma bērnu ieinteresēt, lasīt un lasīt grāmatas. Lūk, un tad, ko tad es uzrakstīju Zaigai, un es arī vēl kaut ko piedomāju klāt, un tad es arī gribu tev pastāstīt. Pirmais jau, kas ir, mēs paši pieaugušie esam atbildīgi par savu lasīt prieku un par to, vai mēs ikdienā atrodam laiku, lai lasītu grāmatas, tā kā mēs ar savu piemēru jau bērnam parādām, ko tad mēs par tām grāmatām domājam un vai mēs tās lasām. Tā kā pirmkārt padomājam paši par sevi un par savām attiecībām ar grāmatām. Kā ir ar tevi, vai tu lasi grāmatas, vai tu lasi žurnālus, vai tu lasi avīzes, kaut ko, kas ir taustāmā formā. Jo telefonā bērni redz, ka mēs sēžam telefonā, bet viņi jau nevienmēr redz, ko mēs tur darām. Un ja mēs vēl ik pa laikam pasmaidām vai iesmējamies, tad pavisam noteikti mēs skatāmies kādus īsos video. Tā kā viņi neredz, vai mēs lasām kādu rakstu, vai mēs lasām grāmatu telefonā, vai mēs maksājam rēķinus, vai skatāmies reel video. Tāpēc es ieteiktu tā īpaši piedomāt par to, vai mans bērns redz, ka es arī kaut ko lasu taustāmā formātā. Padomājam par to. Un vēl arī es ļoti aicinu padomāt par tādu tradīciju kā koplasīšana, lasīt kopā. Senākos laikos tas bija ļoti iecienīti, ka vakarā sveču gaismā, skala gaismā tika veikti kādi rokdarbi, un tad kāds arī, kurš prata, lasīja citiem priekšā. Un man liekas, ka no turienes arī nāk šī tradīcija, ka ir jauki kopā lasīt. Un tad ir interesanti, vai arī tu lasi kopā ar saviem bērniem, vai nē, un ja nē, tad kāpēc, vai laika trūkums. Jo jāsaka tā, ka es pati arī, kad bērni piedzima uzreiz, nemaz tā par to lasīšanu nedomāju. Un es tagad domāju, cik bija vecākam bērnam, man liekas, bija kādi 5-6 gadi, kad es tā nopietni pieķēros tai tēmai par koplasīšanu. Un tas stāsts patiesībā sākās tā bēdīgi, kāpēc mēs sākām kopīgi lasīt. Un tas bija pirms 10 gadiem, pirms 11, jau 14. gada vasarā. Mēs pašā vasaras sākumā, māja beigās, piedzīvojām tādu bēdīgu notikumu. Mēs gaidījām mazulīti, un šī grūtniecība pārāvās 18. nedēļā, un mēs mazulīti zaudējām. Un bija tā, ka tas visiem mums bija tāds, man ar vīru tāda, pilnīgi tāda pieredze, kas mūs pārņēma nesagatavotas, tātad tu to vispār nezini, kas tas ir, tu piedzīvo zaudējumu, un tad visu līdz ar to, kas tam seko, sēras, vainošanu, kaunu, izēj cauri visai tai ielai. Un tanī brīdī mums jau bija 3 bērni, un es neko ar viņiem nespēju padarīt. Es spēju tikai eksistēt, es spēju, kaut ko, ļoti maz ko padarīt. Es saskāros ar panikas lēkmēm, es saskāros ar trauksmi, man likās, man kortizols izliks pa visurien ārā. Vienmēr sakot, es biju nelietojama, un es domāju, ārprāts, bērni ir mājās, mājmācībā, vecākais bērns, tā kā vēl pēdējais gads bērndārzā, man jāsagatavo skolai, un es neko neesmu spējīga ar viņiem darīt tā kā mācību ziņā. Tad es domāju, bet vienīgais, uz ko es varu saņemties, ir lasīt grāmatas kopā ar viņiem. Un tā arī mūsu mājās aizsākās šī grāmatas lasīšana kopā ar bērniem. Tā kā sākās ar tādu bēdīgu notikumu, kas ir izvērties par brīnišķīgu pieredzi. Un es pat nezinu, kāpēc es pirms tam nebija sākus lasīt grāmatas kopā ar bērniem, un man liekas, ka viens ir tas, ka kad es biju sākuši to mēģināt darīt, man kaut kā pašai sāka nākt miegs un es sāku žāvāties. Interesanti, es nezinu. Bet pēc tam, kad mēs atsākām lasīt, un mēs sākām arī ne ar to vienkāršāko grāmatu ar mūzikas skaņām, to es ar tā ļoti labi atceros,
Un tad ar to arī tas mūsu koplasīšanas ceļš iesākās. Nu, lūk, un tad mēs to turpinājām darīt un darām joprojām. Un tagad jau pieminētais vecākais bērns meita mācās jau 10. klasē. Un ir tā, ka vēl iepriekšējā mācību gadā, kad viņi bija 9. klasē un dēls vecākais 7. un tad attiecīgi 5. un 2. klase, arī tad mēs lasījām kopā no rīta un arī vakarā. Un es neatceros jau pirms cik gadiem, nu jau ir diezgan daudzi gadi, ka tā bija tāda vīra iniciatīva, ka viņš varētu bērniem lasīt vakarā. Un man liekas, ka nu jau tur 6 gadi tiešām ir pagājuši. Un tas arī bija tāds ļoti jauks žests, man liekas, ka es to pat viņam neprasīju, ka viņš pats nāca ar tādu ideju, lai es vakarā varu vēl kaut ko padarīt, kas man ir aktuāls. Vai tas būtu ieiet garā vannā, vai tas būtu vēl izdarīt kādas darba lietas, nu kaut ko izdarīt, nevis likt bērnus gulēt. Tad viņš piekrita un nāca ar šo te iniciatīvu, ka viņš varētu vakaros bērniem lasīt priekšā grāmatas. Un tad pirmā grāmata, ko viņš lasīja, bija angliski, un man liekas, vēl viņš tur izlasīja kādu sēriju angliski, arī tādu Warrior Kids sēriju, kas ir arī brīnišķīga grāmatu sērija par jiu-jitsu. Un tā mūsu bērni tika iepazīstināti ar jiu-jitsu, un tad vēlāk arī viņiem bija iespēja pie trenera Artūra Kazlauska arī trenēties. Tā bija vīra tāda arī atradums, ko viņš atrada un bērniem piedāvāja, un ļoti patika, un īpaši puišiem. Tā kā, ja jums ir puiši, noskriņšatojiet šito grāmatu. Tās ir vesels 3. sērijā, nu jau ir 3, un mūsiem ļoti patika. Un tā grāmata sērija ir par raksturu audzināšanu un par dažādām dzīves situācijām. Nu, lūk, tā kā vīrs ar bērniem lasīja vakaros. Mums tas vakara cēliens ir tāds, ka mēs sanākam kopā uz tādu kā vakara sapulci, un tad mēs atskatāmies uz savu dienu, kāda mums katram ir bijusi. Mēs pastāstam, par ko esam pateicīgi. Es zinu, ka ir ģimenes, kas arī pārunā, kas nav izdevies, kas varbūt nav bijis tāds patīkams, tā kā šo te arī var iekļaut vakara aplītī. Un tad mēs parasti viens no pieaugušajiem pielūdzam, tā kā pasakamies Dievam par šo vakaru, un ja ir kāda aizlūgšana vajadzība, kādam kaut kas sāp, vai ir kaut kāds, nezinu, lielāks pārbaudījums priekšā, vai tu zini, ka kādam no draugiem vai radiem neiet viegli, tad tu arī aizlūdz par viņiem, vai tu pasakies tieši, ka kaut kas forši noticis, kāds bebīts piedzimis, vai vēl kaut kas jauks. Un tad mēs tā noslēdzam šo te vakara kopīgo daļu, un tad vīrs bija tas, kas palika ar bērniem lasīt kopā. Un tad es varēju iet savā ilgajā vannā vai padarīt kādas darba lietas. Tā kā mums šī te lasīšana kopā tagad nu jau ir visus šos te 10 gadus, un mēs redzam tādus brīnišķīgus augļus arī tajā, ka bērni paši grib lasīt un viņi lasa. Un tagad, kā jau es teicu, līdz 9. klasē mēs lasījām visu kopā, un tagad jau, kad meita ir vidusskolā un viņa mācās tālmācībā un viņai ir savi ritmi, sava dienas uzbūve, tad nesanāk vairs arī vakarā atbraucam mājās no treniņiem, no pilsētas, viss ir pārguruši, tad mēs tik spējam to mūsu vakaru sapulci noturēt, un tad kopīga lasīšana šajā mācību gadā vēl nav izdevusies. Varbūt ir bijuši tādi lasīšanas mirkļi, kad es esmu saviem vecākajiem bērniem, kas ir tālmācībā, teikusi, ka man prasās nedēļā viena reize, kad mēs tomēr satiekamies, es ar visiem 4 bērniem uz tādu, nu, kaut kādu mirklīti, ja, kur mēs kaut ko pārunājam no rīta, vai izlasam kaut ko kopā, tā kā tad tur kaut kas tāds ienāk, atkal tā lasīšana, bet jā, šis mācību gads ir mazliet citādāks, ka lielie bērni ir savās mācībās, tiešsaistes nodarbībās, pārbaudas darbos, un tad es lasu no rītiem kopā ar jaunākajiem, kas ir mājmācībā, ar 6. un 3. klases skolēniem. Un tieši pašreiz mēs lasām Sudraba slidas grāmatu. Un jāsaka, esam pusē, un mums ļoti patīk. Es vienu gadu jau centos lasīt ar bērniem šo grāmatu, un kaut kā neielasījāmies. Un man arī, kad es biju ielikusi Instagram stāstiņos, ka mēs šo grāmatu lasām, man arī kādi atrakstīja, ka būs interesanti redzēt, kā mums ar to grāmatu ies, jo neielasījās. Un jāsaka, ka mums arī tāda pieredze, ka mēs neielasījāmies, bet tagad, cik nu gadi ir pagājuši, kādi 5, tad bērni jau ir krietni paaugušies, un tagad tā grāmata ielasās. Un ļoti interesanti par Holandi visu kaut ko uzzinām, par muzejiem, par māksliniekiem.
Nu, ļoti interesanti. Mums tiešām patīk. Varbūt mēs paši arī esam tā pieauguši kaut kādā gudrībā, izpratnē, ka mums patīk. Nu, lūk, tāda koplasīšanas tradīcija mūsu mājās ir. Mēs lasām katru dienu kopā, un tāpēc es gribu iedrošināt, ja arī tu redzi, ka jums ir jāpalīdz tam skolniekam ar to lasīšanu, varbūt der ieviest šādu koplasīšanas tradīciju. Un skatoties savos kalendāros, jūs jau varat saprast, vai tas ir kāds darba dienas vakars, vai tomēr viss ir tik pilns ar aktivitātēm, ar pulciņiem, vēlu, visi mājās, knapi tiekam laicīgi gulēt. Tad varbūt, ka tā var būt svētdiena vai sestdiena, kāda no brīvdienām, kurā tad varbūt tas ir vakara cēliens pirms miega, kad var bērnam palasīt priekšā. Un tas arī viennozīmīgi bagātinās viņa vārda krājumu, attīstīs iztēli. Tas būs ar pozitīvu zīmi, un tā būs arī iespēja veidot ar bērnu saikni, vienkārši būt kopā. Tā kā padomā, ja vēl šāda tradīcija nav, tad noteikti iesaku ieviest. Blaknes ir ļoti pozitīvas, nebūs negatīvu blakņu šai tradīcijai, un tas arī noteikti varētu palīdzēt skolniekam uzlabot šīs te lasīšanas prasmes, lai arī koplasīšanā iespējams lasīsi tu kā vecāks, bet tad jau arī ar laiku var tā pamainīties, varbūt, ka bērns arī var kādu rindkopu izlasīt, tad kaut ko mamma vai tētis un tad kaut ko bērns. Nu, lūk, tā kā pirmais punkts, kā mēs varam atbalstīt savu skolnieku, un šī gadījumā jautājums bija par trešklasnieku, būtu ieviest koplasīšanu. Un, ja tā ir, tad tik tā turpināt un nepagurt. Otrs punkts ir doties ar bērnu uz bibliotēku. Tā arī ir brīnišķīga tradīcija, ko ieviest, ja vēl tāda nav. Man gan ir jāatzīstās, ka tad, kad mēs dzīvojām Rīgā, mēs dzīvojām Meža parkā, un pirmos gadus, kad piedzima bērni, Meža parkā bija vēl bibliotēka. Un tas bija tik brīnišķīgi, tur caur 2 šķērslīnijām, nevis šķērsielām, varēja aiziet uz bibliotēku, maza bibliotēka, visu tur tā feini varēja paņemt, apskatīt, bet ātri vien tur bija kādas reorganizācijas, un tad apvienoja laikam ar Čiekurkalnu bibliotēku, un tad mēs vairs tik bieži nebraucām uz Čiekurkalnu bibliotēku. Tā kā paskaties, kura bibliotēka tev ir tuvumā, es esmu dzirdējis labs atsauksmes par Čiekurkalnu bibliotēku. Mums bija tuvāk tā, kas ir pie VF tilta, tad mēs braucām uz to, bet arī satiksme tur sarežģīta, un arī nebija tik bieži tie braucieni, bet bija, un bērniem ļoti patika, tā kā iziet plauktus, paskatīties gan jaunumus, gan izvēlēties grāmatas. Nu, tā ir tāda vieta, kur arī var dabūt laimes hormonu, bez maksas. Tu ieej, tu ieraugi grāmatas, tu tās visas vari dabūt lasīt un tik uz priekšu. Un tad mēs regulāri, ka mēs aizbraucām visi 6, mēs braucām mājās ar 30 grāmatām, jo katrs var paņemt 5. Tas arī tas skaists piedzīvojums braukt ar bērnu kopā uz bibliotēku. Un tagad mēs dzīvojam netālu no Ventspils, tā kā es vairs neesmu rīdziniece, esmu kurzemniece, tad mēs regulāri braucam uz Ventspils bibliotēku. Mēs braucam uz, es viņu sauc par centrālo bibliotēku, bet Ventspils bibliotēku, un Ventspilī ir vairākas brīnišķīgas bibliotēkas, tā kā ja tu esi no Ventspils, kas manī klausies, vai kaut kur tuvumā Ventspilī, tad es noteikti iesaku braukt uz bibliotēkām, vai tas ir Gāliņciems, vai Pārventa, vai Ventspils centrālā. Tur ir vēl kāds bibliotēkas, brīnišķīgs bibliotēkas ar tādu feinu atmosfēru, ka tu tur ieej, un tās grāmatas, un katrā grāmatā ir sava kaut kāda pasaule, kur tu vari izzināt, izpētīt, un tad tu vari paņemt tās grāmatas, un tad tu ej ārā, un tev jau tur laimes hormoni, vismaz man ir tā, kad tāda laimes sajūta, tāda laimīta sajūta. Tā kā jā, dodaties ar bērnu uz bibliotēku, un lai bērns pats izvēlas kādas grāmatas, kuras gribētu lasīt, vai arī tu redzi kaut ko foršu un paņem vienu grāmatu, tu izvēlies priekš bērna, kad attīstīt tādu ieradumu, ka kopā aiziet uz bibliotēku. Un arī es pati ļoti daudz ņemu grāmatas bibliotēkā. Piemēram, es ieju grāmatveikalā, es redzu, šī būtu forša izlasīt. Es uztaisu bildi, ielieku sev Keepā, kas ir Google Keep, un tad tur man stāv bildīts ar grāmatām, kuras es gribētu izlasīt. Tātad otrs punkts – dodies ar bērnu uz bibliotēku. Trešais punkts ir
dalīšanās ar mūsu mājas pieredzi, ka mums mājās ir tāds likums, ka nav ekrāna laika, ja nav bijis laiks ar grāmatu. Un tas mums arī ir iegājies, es tagad domāju, no kādas 2. klases vecākam bērnam, tad, kad jau sākās kaut kādi datordarbi vai 3. klase, man liekas, ka 2. klase, un sākās interesi par datoru, par brīvīšiem, un brīvīši ir tā kā brīvais laiks pie datora. Tad mēs ieviesām tādu sava veida likumu, kad ir 30 minūtes jāpalas grāmata. Un tad būs tas brīvīts, tā iespēja kaut ko darīt pie datora. Un tad tā ir iegājies, ka viņi lasa, varbūt vēl 6. klasniekam un 3. klasniekam, es kādreiz tā pārjautāju, paga grāmata bija, tad, nē, aizmirst, tad aiziet, uzliek pauzi uz tā datoru un aiziet un palasa. Un tad ir tādi brīži, kad viņi liek taimerus, ir, kad viņi neliek taimerus, kad tu vienkārši ietenī lasīšanas tādā vilnī, un tad tu priecīgs lasi, un tas laiks vienkārši palido. Un manu sirdi silda tāds skats, ka es no rīta, piemēram, pieceļos, un ir tā, ka bērni jau ceļās paši, un viņi organizē savu rīta cēlienu paši. Tas mūsu mājas ritms, tātad mēs esam pārsvarā mājās, rīta cēliens paiet lielajiem bērniem tālmācībā un 2 mazākajiem mājmācībā. Tā kā mums nav jābūt 8 kaut kur vai 9, mums tas viss tepat lokāli, un viņi zina, tie mani mājmācībnieki, ka 10 mēs sākam mācības. Un tad viņi var izplānot to rītu, ja viņi pieceļās 8, no 8 līdz 10, ko tad viņi grib paspēt izdarīt? Noteikti ir jāpabrokasto, ja ir uzsnidzis sniegs, tad noteikti ir jāpaspēj izskriet sētā, izpikoties, uzcelt varbūt sniegavīru, pārdīties pa sniegu. Vai arī kaut kas cits jāpadara, un tad kādreiz viņi grib arī šajā rīta cēlienā paspēt izlasīt to savu pusstundu grāmatu, lai viņi pēc tam pēcpusdienā pavisam droši var iet pie saviem brīvīšiem. Tā ir tāda mūsu ģimenes specifika, un es arī redzu pie lielajiem bērniem, un atgriežoties pie tā, kas to manu sirdi silda, ir tas, ka es ieraugu, piemēram, es no rīta pieceļos, piemēram, 7:30, bez 15:08, izēju no istabas, un es redzu, ka lielajā istabā sēž uz dīvāna vecākais dēls, vidējais dēls, jaunākais dēls, un katrs ir paņēmis savu grāmatu un lasa grāmatu. Un meita arī lasa grāmatu. Tā kā tas ir tāds superīgs skats, ka es tā redzu, viņi lasa grāmatu. Un pavisam nesen, piemēram, vecākais dēls izlasīja Viktora Hugo Nožēlojamos, un tas arī bija, pirmo daļu. Uz otro viņš teica, ka viņš tik ātri neparakstīsies vēl. Tagad lasa citu grāmatu, bet ļoti interesanti arī tā redzēt, un dzirdēt tajā vakara aplītī to viņa tā kā novērojumu, kā tas Viktors Hugo tur pēkšņi nomainīja visu notikumu gaitu un ienāca tur jauni aktieri, jauni spēlētāji un viss, un tas iepriekšējais stāsts tagad pārtrūka. Man liekas tik jauki, ka tāda nopietna klasika viņu varēja tā ieraut un ka viņš tika pāri arī, kā viņš teicām, garlaicīgajām vietām, kur ir tādi garie apraksti. Ja? Un meita, piemēram, pēdējais, ko viņa izlasīja, bija vīrs vārdā Uve. Un viņa zina, ka man tā grāmata ļoti patika. Es to arī lasīju tādā īpašā dzīves laikā, un tad, kad viņa man tagad atstāstīja, es tā, jā, tas bija tajā grāmatā. Viņa teica, jā, bet tev bija cits dzīves posms, tu varbūt to nemaz nepamanīji. Tad mēs tā nosmaidījām. Tā kā prieks redzēt, ka bērni lasa, un ka tā sēkla, kas tur tika sēta pirms tiem 10 gadiem, nes augļus tā koplasīšanas. Arī šis te sava veida likums, kad pirms ekrāna laika ir grāmatas laiks, ka tas arī nes tādus augļus, jo tas ekrāns jau ir, un tas ekrāns būs, viņš nekur nepazudīs. Un tad, jā, mēs gribam tā kā mudināt, lai tomēr tā lasīšana notiktu. Un tad mēs paši arī rādam piemēru un lasam grāmatas, gan vīrs, gan es. Tātad 3. punkts. Pirms ekrāna laika, grāmatu laiks. Un ja jums bērniem jau ir telefoni, tad noteikti varat arī tā pārunāt ar bērnu, kurā brīdī tad no rīta to telefonu ieslēdzat. Varbūt, ka... Jā, tas jums pašiem ir jāizvērtē, vai arī tieši kurā brīdī vakarā jūs viņu izslēdzat, internets tā kā nav, lai var būt arī tas laiks ar grāmatu. Citādāk mēs zinām, es domāju, mēs visi zinām, kā telefons var ieraut, un ir īpaši vakarā, kad gribās kā pēc grūtas darba dienas atvilkt telpu un paskatīties kādus tos mazos video, vai ne? Lūk,
Tad nākamais punkts ir tā kā spēļu spēlēšana, un tur bija tāda ideja par zīmīšu rakstīšanu, kad tu uzraksti bērnam zīmīti, tur ir kaut kāda darbība, kas viņam ir jāizdara, un tad viņš to izdara, un tu redzi pēc tā, ko viņš dara, ka viņš ir izpratis lasīto. Un tas ir ļoti būtiski, ko arī mūsdienās saka, ka bērni lasa un viņi nesaprot izlasīto. Un es redzu, te nevaru tagad tiešraidz laikā uzlikt saiti, bet, piemēram, Viktorijai Ozolai ir tādas jau sagatavotas lapiņas ar teikumiņiem, un tas varbūt tādam trešklasniekam būs par vieglu, bet atkal no otras puses, lai viņš sāk ar tādiem viegliem teikumiņiem, izlasīs tādu čupiņu ar teikumiem, arī būs labi pastrādājis. Un tad tur tie teikumi ir apmēram tādi: palecies 10 reizes, pasmaidi man, samīļo mani, atnes man glāzi ar ūdeni. Tātad visi šādi te darbības aprakstītas, kas bērnam ir jāizdara, un tu redzi, viņš to ir izdarījis. Šādu pašu spēli to arī var vienkārši uzspēlēt, rakstot ar roku bērnam zīmīt. Piemēram, ir sestdienas rīts, nesteidzīgs rīts, jūs brokastojat, un tu saki bērnam: hei, uzspēlējam tādu spēli, es tev uzrakstīšu zīmīti, tu to klusām izlasi un izdari to, kas tur ir rakstīts. Un tad, ņemot vērā bērna spējas, ja viņš var izlasīt jau tādu garu teikumu, raksti garu teikumu, ja viņam vajag īsāku teikumu, raksti īsāku teikumu. Piemēram, tu uzraksti: aizēj līdz virtuves durvīm, vai arī aizēj līdz leduskapim, vai aizēj līdz leduskapim un atnes mammai pienu, vai arī pagatavo mammai kafiju. Un tad tu redzi, bērns iet un gatavo kafiju, un ka viņš ir sapratis to, ko viņš ir izlasījis. Tātad raksti bērnam zīmītes un saki, ka ir jālasa klusām, ir jāsaprot, un ir jāizdara tas, kas tur ir rakstīts. Un tad tu redzēsi, kā viņam ar to iet. Tā kā spēlējam šādas spēles. Vēl, tātad 1, 2, 3, 4, 5. lieta. Atrast kaut ko, kas bērnam interesē, un tad caur šo te viņa interešu prizmu piedāvā dažādas lietas, ko viņš var lasīt. Piemēram, mūsu trešklasniekam pašreiz ir tāds, varētu teikt, sensitīvais periods uz NBA, Nacionālo basketbolu līgu. Un viņš tur seko līdz rezultātiem un komandu nosaukumiem, un ja tu starp citu redzēji manu rīlu par linoleja kartītēm, tad viņš arī savas mīļākās komandas logo izveidoja linolejā un uztaisīja atspiedumu, ļoti skaistu briedi. Tā kā, piemēram, ja manam bērnam man viņu vajadzētu veicināt tā kā uz to lasīšanu, tad es varētu darīt tā. Es veikalā varētu izšķirstīt, piemēram, sporta žurnālu kādu un paskatīties, vai tur nav kāds raksts par NBA vai par kādu no spēlētājiem. Ja ir, nopirktu, tad es viņam tieši to rakstu iedot izlasīt, vai arī izlasīt kopā, bet es dotu lasīt pašam, un pēc tam arī paprasīt, lai viņš man pastāsta, ko tad viņš jau uzzināja. Vai arī, ja negribās pirkt žurnālu, ejam iekšā kādā sporta portālā, sporta centrs vai kādā tam līdzīgā, un ierakstam meklētājā NBA vai ierakstam mīļāko komandu, tur noteikti būs kāds raksts par šo tēmu, un izdrukājam. Un pie brokastu galda sakam: hei, reku, es atradu foršu rakstu par NBA, varbūt, ka tev var tas patiktu, un iedot viņam palasīt, un pēc tam aicinu viņu pastāstīt, ko tad viņš foršu ir izlasījis. Varbūt tavam bērnam ir interesi par makšķerēšanu vai par ralliju. Es tagad saucu puiši interesi, bet man liekas, ka meitenēm ar šis tas varētu patikt. Meitenēm varbūt, vai arī manam dēlam patīk gatavot, varbūt tā ir kāda jauna recepte. Vienmēr sakot, pavēro savu bērnu, noteikti, ka tu jau redzi, kas viņu interesē, un tad paskaties, varbūt, ka tu vari atrast kaut ko pa viņa interešu tēmu un piedāvāt palasīt un kopīgi pārnāt, un varbūt sākumā lasīt kopā, un tad, kad jūs esat kopā izlasījuši, tad aicināt viņu pastāstīt, ko viņš tur interesanti sadzirdēja, saklausīja, kas viņam aizķērās kaut kāda lieta. Un tad, kurš jau man ir punkts 1, 2, 3, 4, 5, 6. un noslēdzošais punkts būtu izslēgt disleksijas iespējamību. Paturam to prātā, ka var būt arī bērnam disleksija, kad vienkārši viņam
man pašai nav bijis, bet man kāds pieaugušais cilvēks ir stāstījis, ka viņam joprojām tas ir, bet viņš ar to ir pratis sadzīvot un pieņemt un prot to izmantot savā labā, bet kad ir tāda sajūta, ka burti burtiski tā kā dejo un jūk b ar d un vēl visādi, ka, piemēram, man bija piemērs vienā materiālā, kad var gadīties tā, ka vārdus izlasa, piemēram, vārdu pamale, izlasa kā bamale, paiet, izlasa kā apiet, ka tā kā sajūg burti vietām un pilnīgi citu vārdu izlasa. Noteikti, ka internetā tu vari atrast, piemēram, rakstu par disleksijas pazīmēm. Galvenais nesatraukties. Tagad ārprāts manam bērnam disleksija. Tas nekas, ja arī viņam ir. Ir daudz piemēru, kur cilvēki ar to ir pratuši sadzīvot, ir to pieņēmuši un izmanto pat tās stiprās puses, kas no tā izvēršas. Tā kā vienkārši paturam to prātā, ja galīgi kaut kas tur neiet un ja tur kaut kas atbilst pazīmēm, ejam pie speciālista, paprastam konsultāciju un pēc tam varbūt izsvītrojam no saraksta, ka tas mums nav, kas saka, jautājums, ja? Nu, lūk, tā kā tie tādi 6 punkti, kurus atbildēju Zaigai uz jautājumu par to, kā viņi varētu palīdzēt 3. klases skolniekam ieinteresēt viņu uz lasīšanu, jo arī, starp citu, ja tu esi topošā pirmklasnieka vecāks, nu tad esi gatavs, ka jau 1. klasē, lai arī bērns tā kā mācās šo lasīšanu, ir jau ļoti daudz, kas jālasa, arī citos mācību priekšmetos, dabas zinībās, piemēram. Tā kā ir labi sākt jau trenēties, sagatavoties, lai skolā ir vieglāk un arī iedrošināt bērnu. Un nekad nepārstāt ticēt, ka viņš to var izdarīt. Jā, viņam pašreiz ir grūtāk 2. klasē vai 3. vai 4. Bet nekas turpināt ticēt, ka viņš to var un mīlestībā, ja vajag varbūt palabot kādu vārdu, ko viņš lasa nepareizi priekšā, iedrošināt un būt viņam par tādu feinu līdzgājēju šajā piedzīvojumā, jo gan jau kādā brīdī taču aizies tā lieta. Nu, lūk, un šeit es plauktā paņēmu pāris grāmatas, vienkārši parādīt, es tā arī pārgāju ar acīm pāri grāmatu plauktam, un vienkārši tev parādīšu un nokomentēšu, varbūt, ka tev iedvesmo kādu no šīm te grāmatām, kuras arī varētu piedāvāt savam trešklasniekam. Un vēl, tad, kad beigsies tiešraide, tad aizej uz manu Instagram profilu, un tur ir tāds ieraksts, kas ir tāda kolaborācija, sadarbība ar Instagram kontu Dzīve ar grāmatām, kurā saimnieko Māra Bitāne, un mums tāpat tāds ieraksts, tur ir rakstīts grāmatas, ko Ziemassvētkos dāvināt pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, bet nav jāgaida nākamie Ziemassvētki, varam paskatīties tuvākos svētkus vai vienkārši aiziet uz bibliotēku un paņemt, un tur ir dažādu grāmatu ieteikumi, kas arī varētu noderēt tavam trešklasniekam. Nu, lūk, un kas tad man te plauktā ir? Tātad es iesaku arī noteikti piedāvāt savam bērnam, trešklasniekam, kādus komiksus. Nu, piemēram, runājošie suņi. Tā ir tāda, ko jau varētu dot arī, un es arī dodu tādam, kas tikko ir sācis lasīt, jo te ir visi lielie drukātie burti, un kā tu redzi, teksta nav pārmērīgi daudz, ar to varēs tikt labi galā. Un, nu, tie komiks tā feini lasās, bērniem patīk, tā kā varam ieteikt šo no mūsu ģimenes repertuāra, un tieši pašreiz arī mūsu trešklasnieks lasa Tintiņa piedzīvojumus, varbūt ir zināmas tādas grāmatas, un tie arī ir komiksi. Tur teksts ir varbūt vairāk, bet tas nekas, vai tik lasa un uzzina, kas tur ar Tintiņu notiek. Tātad komiks, un tagad jau es skatos, ka komiksu paliek arvien vairāk, tā kā jāiet uz bibliotēku un jāprasa bibliotekārei, parādat visus komiksus, kas jums ir. Tad man pašai no bērnības ir, piemēram, šāda te grāmata Izgudrojumi, varbūt, ka tu atceries, bija tāda pirmo zināšanu bibliotēka bērniem. Un ir dažādas šajā sērijā grāmatas par ķermeni, par mūziku, par par ievērojamām vietām. Paskat, man te viss ir pie rokas. Ja, ievērojams vietas. Un, piemēram, ja ir šāda grāmata, tad tu vari savu skolnieku mudināt, atšķirt un izlasīt vienu atvērumu.
Atvērumā ir viens jautājums. Katrā atvērumā ir viens jautājums. Nu, piemēram, kā lielie kuģi var izbraukt cauri Panamas kanālam. Un tad, lai bērns izlasa šo te atvērumu, un pēc tam tev pastāsta. Un ja tas ir jūs ieinteresējis, tad ejam iekšā YouTube un ierakstam, un noteikti būs kāds feins video, kur kopīgi noskatīties. Tātad katrs atvērums ir viens jautājums, gan šajā grāmatā, gan šajā un līdzīgajās, kur arī tādā veidā mēs varam bērnu mudināt uz lasīšanu. Tad vēl izdevniecībai Madris ir, piemēram, šāda sērija grāmata, Kādēļ, kāpēc, kā tā, arī man ļoti patīk. Un arī šeit, lai bērns katru dienu paņem vienu jautājumu, kas te augšā ir rakstīts, nu, piemēram, kāpēc dzīvnieki ir bīstami, kāpēc dzīvniekiem ir īpaši laba redze, dzirde un oža, kā dzīvnieki nomedīja savu upuri, kā medīja tīģeri un lauvas. Un šīs te grāmatas ir īpašas ar to, ka tajās ir tādi atveramie lodziņi. Tāds arī, kā es saku, īpašās intereses moments. Un kaut ko vēl izlasīt. Tātad mudināt bērnu izlasīt atbildu šo te jautājumu un pēc tam tev to pastāstīt. Un tad tev vajag apbruņoties ar pacietību un to uzklausīt. Un varbūt arī tā, kamēr bērns stāsta, tā pārlaist acis pāri, lai tu tā kā redzi, ka viņš stāsta par tēmu. Ja? Jā, tā kā šīs te kādēļ, kāpēc, kā tā sērijas grāmatas ļoti feinas un paskaties, to ir ļoti daudz un noteikti pa kādu no bērnu interesējušām tēmām jūs bibliotēkā varētu atrast. Kas man vēl te ir? Ja bērnam patīk sports, sports ir lielisks. Arī mūsu trešklasniekam ir ļoti iecienīta grāmata jau vairākus gadus. Un tad, kad es viņam saku, tu jau grāmatu palasīji, viņš tāds, jā, un rāda man šito te, saku, kuru reizi jau tu jau lasi to grāmatu, viņš vairs pat nezina, kuru reizi viņš lasa, bet viņam patīk. Un arī šeit ir par dažādiem sporta veidiem, viss kaut kas interesanti pastāstīts, un kā tu redzi, ir feinas ilustrācijas, un ir apraksti, un arī, lai viņš vienkārši izlasa par vienu sporta veidu, un par to pēc tam tev pastāsta. Tad ļoti jauka grāmata, kas man patīk, kas saka, ilgtermiņā patīk, ir Kaimiņi, un tur ir teksts ļoti maz, tā kā to tavs skolnieks varētu arī izraut vienā mirklī, bet kas man liekas tur tāds īpašs ir, ka tāda meitenīte dzīvo mājā ar 7 stāviem, un tur ir dažādi dzīvokļi. Un tas, ko mēs esam darījuši ar bērniem, ka mēs esam, piemēram, redz, kur ir dzīvokļa durvis, un tad mēs esam tā skaļi prātuļojuši, interesanti zināt, kas aiz tādām durvīm dzīvo. Tur ir ļoti daudz slēdzeņu. Nu, redzu, teksts te ir pirmajām durvīm ir daudz slēdzeņu, un tas ir viss. Tā kā šo grāmatu noteikti var dot arī bērnam, kurš ir tikko sācis lasīt. Viņš būs tik lepns, ka viņš būs izlasījis savu pirmo grāmatu tādu nopietno. Bet ar tādu trešklasnieku arī, kāpēc, lai kopīgi neizlasītu un nepabrīnītos, kas tur dzīvo aiz katrām durvīm. Nu, paskaties, tur dzīvo laupītāji. Redzi, un salaupījuši visu kaut ko. Un arī divas rindiņas, 2 teikumi jāizlasa. Redz, kur ir otrās durvis. Un interesanti, kas dzīvo aiz otrajām durvīm. Un tur vecs mednieks dzīvo. Tā kā tā ir, šī grāmata varētu būt tāda arī saiknes veidošanai ar bērnu, ka jūs vienkārši paprātuļojat, kas tad ir. Kas tad varētu dzīvot? Varbūt kāds teikt, ka tur dzīvo kāds dārznieks, kurš rūpējās par augiem. Un tad jūs varat tā kopīgi uzbūrt stāstu, un tad, hei, interesanti, ko tad ir autors domājis, kas tad tur dzīvo. Un tad izpēta. Un es tālāk nešķirstīšu, aizies bibliotēku, paņem šo grāmatu un kopā ar bērnu izskati. Un lai viņš lasa, lai viņš ir tas, kurš lasa priekšā tos teikumus, un tad kopīgi pārunājat, kas varētu dzīvot aiz vienām vai otrām durvīm. Vēl, protams, kiosks, tu jau varbūt esi redzējis vairākas reizes, ka es to rādu, nu to es ieteiktu tādam, kurš ir tikko sācis lasīt, bet kāpēc ne? Tādu arī var izlasīt trešklasnieks, un lai viņš tev lasa priekšā, un jūs varat kopā pasmaidīt un pasmieties par šo jautro piedzīvojumu, kas ir Olgai, kas strādā kioskā, un starp citu, ja dzīvojat Rīgā, tad
iesaku aiziet. Es lasīju ziņās, ka tas kiosks ir atguvis dzīvību un ka tur var nopirkt kaut ko garšīgu. Tātad tas atrodas pie Vecrīgas, kur kādreiz bija ekonomikas vadības fakultāte, tagad laikam nosaukums ir mazliet cits, bet es domāju, tu saprati, kur tas ir arī netālu no centrālas stacijas un autoostas, lūk, kiosks. Tad vēl, piemēram, tāds trešklasnieks noteikti varētu arī šādu grāmatu pildīt. Tā ir tāda grāmata, kurā vispār ir jānokasa zīmējums. Te ir nokasīts zīmējums par Ēģipti, un te, piemēram, ir Big Bens. Sākumā tā lapa ir pilnīgi melna, un tad tur ir jākasa, tur ir parādīts, kur ir jākasa, un tad beigās atklājās ievērojamā vieta. Un tad bērns arī, viņš var, viens variants, viņš kasa, tu lasi, otrs variants, viņš dara abus divus, viņš ņem un nokasa, un tad viņš atrod informāciju, kur bija lielās piramīdas, lai viņš izlasa šo te, un pēc tam tev pastāsta, ko tad viņš uzzināja par lielajām piramīdām. Jā, tā kā šāda grāmata. Manējam vēl ir ļoti paticis trešklasniekam, tu noteikti esi redzējis, ka es rādu Vardas un Krupja piedzīvojumi. Noteikti šo es arī dotu lasīt tādam bērnam, kurš ir sācis lasīt un kurš ir, kā saka, iegājis jau tādā lasīšanas plūsmā, kuram vairs nav baigi jāburto, bet kurš jau tā lasa, jo te arī ir ļoti tādi lieli burti. 18. izmērs varētu būt 20. un feinas bildes, un kas ir arī interesanti vai jauki, ka tie stāsti ir tādi ļoti mīļi, aktuāli, jebkuram laikam. Tā grāmata ir sarakstīta jau sen, bet tie stāsti ir aktuāli joprojām. Draudzība un viss kaut kas saistīts ar to, tā kā Vardas un Krupja piedzīvojumi. Un arī šī Lapsa un zaķis arī ir tāda grāmata, kurā nav mazie burti, bet ir palieli burti, un tur arī ir visādi piedzīvojumi, par kuriem kopā pasmieties. Tā kā arī šādu es ieteiktu trešklasniekam, un tur ir tā kā nodaļas, un viņš arī, lai viņš izlasa vienu nodaļu un pastāsta, kas tad tur notiek. Noteikti es varu arī ieteikt kaut kādus bērnu žurnālus, paskatīties. Piemēram, bija kāds brīdis, kad mūsējiem ļoti patika arī Lielais detektīvs. Šis ir kura gada numurs, es uzreiz nemaz tā nevaru pamanīt. Bet iekšā tā tad ideja ir tāda, ka katrā atvērumā ir kaut kāds uzdevums. Un tad arī, lai bērns tikai paņem vienu atvērumu katru otro dienu, lai viņš izlasa vienu atvērumu. Vai nu kopā ar tevi vai pats, un pēc tam tev pastāsta. Un vēl arī jauks žurnāls, es gan neesmu pēdējā laikā šķirstījusi, es nezinu, kāds tas žurnāls ir tieši pašreiz, bet, piemēram, 14. un 16. gadā ilustrētā junioriem izskatījās šādi. Un tad arī tas žurnāls ir ļoti tāds raips, tur ir ļoti daudz informācija, bet arī tā kā mudināt bērnu izlasīt kaut vai vienu atvērumu, ja? Meža dīvainītes par sēnēm. Varbūt ir kāds bērns, kuram tas interesētu, ja? Bet, piemēram, veiklais lielais kaķis. Lai viņš izlasa šos te 3 burbuļus, plus vēl 2 5, un pastāsta tev, ko viņš uzzināja par veiklo lielo kaķi. Kā tad sauc šito kaķi? Leopards. Un ko viņš uzzināja par leopardu? Izmantojam arī žurnālus. Piemēram, mūsu bibliotēkā, man liekas, ka tādus senākus žurnālus var arī paņemt, ka nav nemaz jāpērk, ka var paņemt bibliotēkā. Un tad mūsu trešklasnieks, piemēram, man tie žurnāli vecie stāv tādā koka kastē, viņiem pieejamā vietā mūsu mācību telpā, un viņš vienkārši bija arī vienā pēcpusdienā sācis to šķirstīt un atradis eksperimentus. Un tu redzi, te ir Coca-Cola, kas ir uztaisīta par želeju, un viņš šito triku izlasīja, un viņš uz Ziemassvētkiem to uztaisīja kā priekšnesumu. Un tad vajadzēja sameklēt, nopirkt gan želatīnu un kolu, un tad bija baigais process un beigās priekšnesums. Tā kā, jā, arī šāda te kaut kāda eksperimentu lapa var mudināt bērnu lasīt un iemīlēt lasīšanu.
Un vēl man te izvilku no zilā grāmatu plaukta Astrīdas Lindgrēnas grāmatu, Lenenbergas Emīla lielo grāmatu. Nu, tur tie burti ir mazāki, bet tur ir daudz ilustrāciju. Nu, noteikti šī grāmata būtu tāda, kuru varētu lasīt kopā ar bērnu. Un Astrīdas Lindgrēnas grāmatas tiešām ir tādas jautras. Un nu, tā būs tāda arī pozitīva kopā būšana ar bērnu. Nu, lūk, tā vēl varētu mēs skatīties, kas mums te grāmatu plauktos, bet es teikšu, tas šovakaram būs viss. Tātad jautājums bija par trešklasnieku, kā viņu ieinteresēt uz lasīšanu, un tad es devu tādas atbildes, ka mēs rādām piemēru, lasām paši un lasām kopā. Ja jau ir tāda tradīcija, mēs turpinām, ja nav, mēs padomājam, varbūt, ka mēs tādu varam ieviest. Dodamies uz bibliotēku pieteikums numur 2. 3. bija padomāt par ekrānu laiku, jo varbūt, ka tas ir tas, kas attur tavu bērnu no grāmatas, jo ekrāns un viss, kas tur ir, tas ir ļoti ātrs dopamīns, tas ir tāds, tu nospied un ir jau kaut kāda atgriezeniskā saite. Un tā grāmatas lasīšana, jā, tas ir jāpiespiežās, jāsaņemās, tas nav tik vienkārši. Tā kā padomājiet, ja tavā mājā tas ir tāds izaicinājums, tas ekrāna laiks, tad pameklē idejas, paklausies apkārt, ko cilvēki iesaka, varbūt der ieviest kaut kādus jaunus ieradumus saistībā ar ekrāna laiku jūsu bērnam. Tātad, 3. punkts bija tāds likums, ka nav ekrāna laiks, kamēr nav bijis grāmatas laiks. 4. bija zīmīšu rakstīšanas ideja. 5. atrast kaut ko, vai tas ir raksts vai žurnāls tieši pa bērna interešu līniju. Un piedāvāt viņam izlasīt to un tev atstāstīt. Un tad 6. bija, kad izslēgt disleksijas iespējamību. Nu ko, ar to tad es arī šovakar beigšu. Paldies visiem, kas pieslēdzās, paldies, kas skatīsies vēlāk. Un pēc nedēļas šajā laikā es visas interesantas gaidīšu tiešsaistes meistarklasē raksti ar roku, raksti ar prieku. Un tas būs kontekstā ar bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Tā kā, ja tas tev ir aktuāli, tad dodies uz maniem stāstiņiem, tur ir saite. Un ja tu šo tiešraidi skaties vēlāk, tad tu dodies uz manu Instagram bio, tur arī būs saite uz iespēju, kur tad šo te tiešsaistes meistarklasi varētu redzēt. Nu, ko vēlēšu tev skaistu vakaru, spirdzinošu nakti un izdevušos nedēļas turpinājumu, un ar kādiem no jums jau tikšos pēc nedēļas tiešsaistes meistarklasē. Paldies tev, ka biji! Čau!